noteikti negaidiet turpinājumu Kriminālas ekscelences fondam. Šis ir kaut kas pilnīgi cits. Iedomājieties, kas tas ir par kaut kādu posttraumatisko stresu, kas var būt no tā visa. Mums bija filmā daudz policistu, viņi stāsta, ka viņu kolēģi liela daļa vai nodzērušies vai pašnāvības izdarījušies. Raitis Stūrmanis, filmas Tumšzilais evaņģēlijs, galvenās lomas atveidotājs. No vairāk nekā 7000 pretendentu tieši viņš tika izvēlēts šai lomai. 3 gadus filmējām, 85 filmēšanas dienas. Mēs uz vietas tur bijām vienkārši līki no tā, ko mēs tur uz seta redzējām. Un tad kā bija ainas, kur mums daži aktieri, kas, piemēram, tur kungprātā ierodās uz filmēšanu, ja? Un viņiem tie teksti neturās galvā vispār, un tad mums vajadzēja Marlona Brando metodu izspēlēt. Un tad mākslīgais intelekts uzlika Romānam Skultem tica mūsu virsū, un es pirmo reizi, kad ieraudzīju viņu, zinu, no krēsla izkrit, es nespēju nocelt, tas tik realistiski izskatās. Un tā kino mānīšanās un tā kino maģija ir milzīga vispār, un ļoti daudz ko skatītājs no tā neredz. Vai tu kaut kādā vienā vai otrā veidā arī investē savu naudu? Es uzraujos šeit tad un kaut ko nopērku, jo liekas, ka tas aizies un tas izšaus. Šitais ir tas uzņēmums, kurš būs tas riskantais portfels mīnus. Šo visu tagad klausos un reāli gribas aiziet vēlreiz uz kino. Klausītājiem, kas klausās vai skatās, pie manis pirmo reizi īstenībā ir 2 cilvēki atnākuši. Mums ir Romāns Skulte. Čau, Roman. Labdien. Un mums ir Raitis Stūrmanis. Čau. Čau. Varbūt tu vari iedot kaut kādu fonu par vispār par Tumšzilo evaņģēliju cilvēkiem, kas nezina, kas tas tāds ir. Nu, labi, pateiksim, tā ir filma, bet kas varbūt ir tas fons, kas ir tā saistība ar Kriminālās ekscelences fondu un varbūt tādu lielo bildi, lai cilvēks tā kā zina, ap ko tēma grozās. Es domāju, ļoti svarīgi uzreiz pateikt, un tas ir tas, ko mēs sakam vienmēr visos seansos, ja mēs tiekamies ar skatītājiem pirms filmas, ka noteikti negaidiet turpinājumu Kriminālas ekscelences fondam. Šis ir kaut kas pilnīgi cits. Kriminālas ekscelences fonds bija krimināla komēdija, šī ir krimināla drāma. Pilnīgi cits sižets, saglabājušies, ir kaut kādi, varbūt, rokraksta aizmetņi, bet konceptuāli, jā, pilnīgi cita filma. Negaidiet noteikti KEF 2, bet tik un tā man ļoti patīk, kā viens skatītājs aprakstīja, ka šī ir KEF pasaules tumšā puse, ja? KEF zemeslodes tumšā puse, un tā arī uz to filmu var raudzīties. Viņā ir kaut kāds humors nedaudz, tāds melnāks humors, bet visādi citādi tas ir pilnīgi jauns stāsts. Viņš ir ļoti daudzšķautņains, viņš ir dažādos līmeņos, un nu, tāds sākotnēji virspusējais līmenis ir vienkārši, tā filma ir kā tāds atpakaļmetiens, kā ceļojums 90. gados. Viņa ir taisīta, mēģināts viņu taisīt, lai viņa būtu pietiekami autentiska, lai viņa noteikti noķertu šo tā laika esenci un tā laika garu. Jā, filmas mākslinieks Toms Jansons ir uzbūvējis visur, kur bija filmā iekštelps, ir uzbūvēts sets no nulles, un viņš faktiski ir uzbūvējis tādu kā laika mašīnu, kur cilvēki var atgriezties un iejusties 90. gados. Tas ir tas virspusējais slānis, kas ļoti, ļoti daudz mēs arī dzirdam, ka cilvēki tagad saka, ka tiešām bāc, tas jūs tā kā īstā iecirknī, kur ir tas iecirknis, ja, un tā, bet nē, tas viss ir būvēts no nulles, un vispār 90. gadu vidus ir ļoti pateicīgs laiks, un māksliniekam viņš ļoti patika, jo tur ir tā eklektika starp veco to padomisko, tumšo, nobružāto ar visu to tādu ko netīrības patinu, un tad ir viss, kas ir ienācis no rietumiem, krāsainais, reklāmas, Marlboro, kauboji un tā tālāk, un to visu saliekot kopā, izveidojas vizuāli kaut kāds tāds ļoti interesants fons. Un tad, jā, tas ir par to visu vidi, bet tad ir stāsts individuālā līmenī, kas notiek ar filmas galveno varoni, ko es tēloju filmā, un tad ir kaut kāda plašāka morāla, kuru dažādi cilvēki var interpretēt un uztvert, bet, teiksim, individuālā līmenī tas galvenā vadlīnija ir tāds teiciens ceļš uz ēli labiem nodomiem bruģēts, un tad tas ir tas galvenais, tas stūrakmens, pie kā
turās tas varoņa ceļš. Bet, jā, nu, stāsts ir par jaunu policijas izmeklētāju, kurš ir naivs un ļoti augstiem mērķiem un nodomiem apveltīts, un viņš tad tiek iemests vienā no skarbākajām vidēm, kāda vispār varbūt Latvijas vēsturē, tuvāko laiku vēsturē ir bijusi, kas ir 90. gadu krimināla policija, kur tiek pārbaudīti visi viņa ideāli, viņa mugurkauls, viņa paštaisnums un tas, cik viņš ilgi noturēs to. Nu, lūk, un tik viegli viņam neiet. Jā, bet, nu, tad jāiet uz kino, skatītājiem jāskatās, jā. Jā, nu, labs ievads, jo tiešām es atceros, kad bija Kriminālās ekscelences fonds iznācis, man liekas, ka kino es viņu nenoskatījos, viņu noskatījos diezgan gadus pēc vispār. Viņa bija iznākusi ārā un likās tāds, wow, tiešām Latvijā tik foršas filmas var uztaisīt, un te kaut kā sagadījās, ka režisors Oskars Rupenheits arī ar mums kopā pastrādāja, palīdzēja no satura un visādām strateģiskajām sociātīklu lietām, un te, kad iznāca Tumšzilais evaņģēlijs, mēs ar uzņēmumu arī paņēmām savu privātu seansu par godu Oskaram, noskatījāmies un likās, nu, tā kā, ja pirmā filma bija ļoti laba, tad šī, nu, tā diezgan kārtīgi izšauja korķus. Nu, tā man ļoti, ļoti patika. Uzreiz nāca prātā, nu, ok, es 90. biju, nu, es vēl pirmajā klasē, man liekas, nebiju sācis iet daži gadi, tev arī tas pats. Bet man uzreiz nāca prātā, tā kā pļāviens, nu, tas viss bija, nu, kaut kāds 30 gadus atpakaļ, tas, nu, nav tik sen. Un es uzreiz domāju, kā būtu šo filmu skatīties, un tādiem mana vecāku vecuma cilvēkiem, kam ir pāri 50, nu, kas to izdzīvoja, un vienmēr sakot, ļoti, ļoti interesanti filmu, tiešām visiem iesaku aiziet noskatīties, kas skatās un klausās. Kad šī epizode nāks ārā, tas būs novembra sākums, es domāju, ka kinoteātros filma vēl būs. Jā, tā kā nepalaidiet garām. Kas ir interesanti, kāpēc es tevi gribēju uzaicināt parunāt, jo tu neesi profesionāls aktieris. Varbūt tu vari izstāstīt vispār, ar ko tu nodarbojies un kā tu nonāci līdz filmēšanai. Jā, es arī nedaudz ieskicēšu, kāpēc filmā gandrīz nav neviena profesionāla aktiera. Principā tas ir tāds, gandrīz viss ir brīvprātīgie. Jā, ir viens izņēmums skatītāji, lai iet un skatās, kurš tas ir un meklē cītīgi filmā, kas tad varētu būt tas profesionāls. Un tad bija vēl viena aktrise, kuras gribējuši izcelt, par kuru pastāstīt. Bet, jā, nu, Oskara uzstādījums ir strādāt ar neaktieriem, un viņš pie tā pieturējās pirmajā filmā un arī šajā filmā. Un, jā, es līdzīgi, ok, nu, tu nebija uz Kefu aizgājis uz kino, bet man arī ļoti patika Kefs, un es gāju daudzreiz uz kino skatīties to filmu, un es patiesībā jau par Kefu fanoju pirms viņš bija iznācis, jo man ļoti patika Piena filmas. Varbūt atceries bija Piena festivāli, pirms viņiem bija īsi. Laikam grib dabūt prīkli. Nu, tur bija Andrīts tubu pazaudēja, maigi sakot, un viss tas, jā, ļoti, ļoti labs saturs, un man ļoti patika tās īsfilmas visas, un viņas jau ir iegājuši tautas folklorā, un te izteicieni no viņām. Un tad, kad, jā, Kef studio, Kef komanda paziņoja, ka taisīs filmetrāžu filmu, man liekas, wow, tā ir superīga ideja, it īpaši par kaut ko no krimināla žanra, par tiem kon artistiem, krāpniekiem, un viņi bija uztaisījuši ļoti foršas vizualizācijas, tādas īsas multinītes, un viņi piedāvāja nopirkt lomu tajā filmā jau. Un es atceros, tas bija kaut kāds 2015. gads, un, ja nemaldos, 500 eiro vai no, bet diezgan liela nauda, bet tik un tā es tā skatījos un domāju, bāc, varbūt tomēr kaut kur sakasīt un nopirkt to lomu, un es to neizdarīju, un beigās, tā kā iznāca tā filma, man šeit Māris Mičrevskis, kas tēlo Duļi tajā filmā, viņš bija nopircis lomu, un jā, un kad iznāca tā filma, viņa izšāva visus korķus, man likās, līdz tam tā ir labākā latviešu filma, ļoti dabīgi īsta un īsta tā valoda patiesa un neaktieri un tik interesanti personāži.
kad es sapratu, ka, jā, ja kādreiz būs iespēja pieteikties vēlreiz uz kaut ko tam līdzīgu, tad es noteikti nelaidīšu to iespēju garām. Un tā arī bija 21. gadā, kad Kef Studio paziņoja, ka viņi taisās jaunai filmai, viņi Facebookā to izziņoja, es pieteicos, un kā beigās izrādās 7,500 cilvēku pieteicās. Un man paveicās, es kaut kā atbildu daudz maz tam Oskara iedomātiem tēlam, kādam tam galvenajam varonam jāizskatās, un jā, te nu es esmu. Es izgāju diezgan ilgu procesu, atlases procesu, kādu gadu ilgu. Bija vairākas kārtas, jāiesūt video, bildes, dažādas etīdes, jāizspēlē klātienē. Tas bija vislielākais pārbaudījums, kur Oskars gribēja, tā ritīgi līdz galam notestēt, tā kā, kas ir tā augstākā intensitātes pakāpe, uz kuru es esmu spējīgs, jā, un tas bija crazy. Tā bija tāda eksorcisma sesija, kur man vajadzēja iedomāt ieroci, mēģināt Oskaram likt skaitīt tēvreiz, pirms es viņu nošauju. Es no turienes izgāju, un es vienkārši trīcēju. Tas bija ārprāts pilnīgs, bet, acīm redzot, viņam vajadzēja redzēt to maksimālo intensitāti, lai viņš zina, ar ko viņš var strādāt. Un man paveicās, un kā Oskars saka, īsti citu variantu nebija, un viņi bija dusmīgi par to, ka vajag taču vēl kādus variantus, bet vienkārši tā zvaigznes sastājās, ka es biju tajā lomai, un ikdienā es ar teātri vai tēlošanu vispār neesmu saistīts. Es esmu kaut kādus video taisījis. Tu droši vien neesi redzējis to video, bet tas bija kaut kāds 14. gads, kad es mēģināju tikt vienā reklāmas aģentūrā uz prakses vietu, un viņi bija izziņojuši konkursu, ka ir jāuztais tāda maza īsfilmiņa ar savu motivāciju, kā tu vēlēs tur tikt, un tad mēs ar pāris draugiem un kursbiedriem uzfilmējām tādu, īsfilmu, kur es kā es skrienu uz to darbu, un ir visādi izaicinājumi ceļā, un tas varbūt bija pirmā kaut kāda tāda pieredze, un līdz tam arī vienīgā. Es vēl tajā video sarunāju ar Renāru Zeltiņu, iefilmēju īsu tādu momentu, un jā, tas bija vienīgais, un līdz šai filmai neko tādas nebija darījis. Es strādāju agrāk pēc studijām, es strādāju, mēģināju būt uzņēmējs, mēs ar draugu taisījām tādu tech startupu, būvējām tādas viedos pašapkalpošanās risinājumus dažādus, un braukājām pa pasauli, mēģinājām viņus ietirgot un atrast investorus. Un tad viens no investoriem man pieaicināja pie sevis strādāt, tad es kādu laiku pie viņa pastrādāju, bet es paliku tajā kaut kādā tech un ar loģistiku nedaudz saistītā jomā, un tur es vēl aizvien līdz šobaldienai strādāju, un man viņi ir interesanti, un man viņi patīk. Man īsumā viss, kas saistīts ar loģistiku, transportu, kaut kādām tehnoloģijām, ierīcēm, tas man ir interesants un tūs, jā. Tad sanāk biznesa skolas fonds, tad atkal strādā transporta industrijā, pēkšņi galvenā loma filmā. Tev vispār nāca prātā, ka piesakoties tu varētu dabūt pašu galveno lomu un būt visos plakātos galvenais cilvēks? Nē, par laimi es visos plakātos esmu ar muguru, līdz ar to. Okay. Jā, man tik labi atdarīt. Viss tas džeks. Jā, tā ir viņa mugura. Bet nē, man bija īstenībā vienalga, es uz jebkuru lomu, kaut aiz fonu, maz lomiņu tur būtu gatavs būt, un es būtu kaifojis, jo es skatījos, tad, kad iznāca Kefs, viņiem bija tādi featurettes, tādi maziņi rīliņi, intervijas ar filmas komandu, man likās tik forši cilvēki, un viņiem ir tik forši mikroklimats, ka man vienkārši gribētos ar viņiem kopā jebko darīt, un pabūt vienkārši tajā atmosfērā, un sanāca tas ar uzviju. 3 gadus filmējām, 85 filmēšanas dienas. Principā mēs jau par tādu kā otro ģimeni kļuvām visu brīvo laiku. Pat cik mums lielākā daļa neaktieri, visiem ir darbi.
tad, jā, vajadzēja brīvdienās filmēt vēl vakaros, un tā kā brīvo laiku mēs pavadījām kopā, un ja mums bija kādas pauzītes, kur, nezinu, notiek kaut kāda finansējuma vākšana, lai varētu turpināt filmēt vai kas, tad pēc tam atgriežoties un satiekot tos cilvēkus, bija sajūta tā kā kaut kādā radu sajietā, ka, hei, čau, atkal visi kopā esam un tā. Tas likās, jā, tik interesanti, kad es uzzināju, ka, jā, tie bija kaut 3 gadi, 3 filmēšanas gadi, kad nav tā, tu apsēdies, nofilmē un brauc tālāk, bet man bija vēl lielāks pārsteigums, ka ir, kā jums šeit tajā bukletiņā rakstīts, 82 vai 85 filmēšanas dienas, avotu informācija nesakrīt. Kad 3 gadu laikā 85 dienas, nu, tu taču to vari ceturksnī iespiest. Nu tā, ja tu varētu tā. Nu jā, tu zini, kas tur pa iemeslu bija, kāpēc tā? Nu, protams, iedomājies, tad būtu jāpaņem visi tie aktieri. Filmā bija 500 aktieriem, ieskaitot fona aktierus. Tad tev viņi visi jāpaņem darbā uz to laiku. Nu jā, lai viņi, jo ja ir visi brīvprātīgie, viņiem jau pilna laika darbs ir. Nu jā, tieši tā, un tev viņiem pirmkārt pašiem ir kaut kā jāizbrīvējas, vai bezalgas atvaļinājumi jāņem vai kas, bet tev viņi jānoalgo, un iedomājies, cik tas izmaksā. Tā kā no budžeta viedokļa šis ir ļoti gudri ņemt neaktierus, vai ne? Bet patiesībā jau tur tā motivācija ir, ka tas tēlojums ir dabiskāks, un tas tāds personāžu kino, kur tu, tā kā Oskars stāstīja, viņš kaut vai uz ielas ierauga kaut kādu cilvēku, viens tāds laikam bija, ko viņš pieaicināja, un viņš saka, bāc, nu šis ir tas tēls, jā, un viņš iet klāt un runā, un tie cilvēki, kas tur pieteicās, tie 7,5 tūkstoši, nu tur bija pilns spektrs, tur bija ļoti daudz no kā izvēlēties, un lai gan tad, kad vajadzēja atrast armēņu grupējumu aktierus, nu tad gan bija grūtāk atrast tādus tumsnējus tipus, kas atbilstu tieši tiem tēliem, un tad arī, jebkurš draugs, ja tu būtu ar bārdu un tumšiem melniem matiem, tad es būtu arī tev zvanījis noteikti, un jā, mēs visus apzinījām, mēģinājām atrast, kas būtu gatavi spēlēt, un jā. Tā. Jā, interesanti. Pavēlkot atpakaļ uz to atlases procesu, kā tas, nu, tā praktiski notika? Ok, tu piesakies lomai, un pēkšņi tev piezvana, kādi ir tie soļi, ko tur liek darīt, jo kas ir, man tas priekšstats, nu es esmu arī tur profesionāli aktieru intervijas nedaudz skatījies, bet vienīgā tāda īstā sajēga par to, vai tāds vienīgais priekšstats par to man ir, nu, ka tu paņem to savu lapu, runājamo, nostājies skatavas priekšā, norunāt, cik tu labi vari, un tad tie 3 cilvēki auditorijā, kas sēž, pasaka, paldies, nākamais, un tad tu ceri, ka tev piezvanīs vēlreiz. Kā dzīvē ir? Īstajā kino industrijā un kaut kur ārzemēs tas process noteikti ļoti atšķirās, kāds ir pie mums, jo jā, tur jau ir pirms tam vēl liels darbs, tur attiecības jāveido kaut kādiem taviem menedžeriem un casting aģentūrām un tā tālāk, un gadiem dažreiz, piemēram, kā pēdējā DiCaprio filmā, viņš stāstīja, ka viņi ar to Paulu Thomasu Andersonu jau ilgus gadus gribēja kaut kādā veidā sadarboties, un vienkārši tagad šis projekts bija tas, kurā tās sakrita, un viņi varēja sadarboties. Tā kā tas ir kaut kas, es domāju, kā īstenībā lielajā pasaulē noteikti tas ir savādāk. Bet tas kā... Ar skatu, nu, piemēram, ja nāk 3. F filma, un tagad es gribētu pieteikties, kas būtu potenciāli, ko es varētu sagaidīt tādā ziņā? Tev ir vienkārši, domāju, jātur īkšķi, ka viņi gribēs kaut kādu tipāžu līdzīgi tev, kāds tu esi, un tad arī visticamāk tu tiksi. Bet visādi citādi tajā sarakstā patiesībā, kas pieteicās, tie 7,5 tūkstoši, tur bija arī profesionāli aktieri, un tur bija ļoti daudz zināmas sejas, un tādu, kas varētu paņemt, un jā, viņi zinātu, ko viņi darītu uz laukumu, bet nu, iespējams, viņi vienkārši neatbilda tam scenārijam. Scenārijā nebija priekš viņiem īstā tēla. Jā, nu, mums bija tā, ka vajadzēja ierunāt tekstu video formātā. Sākumā, pirmais video bija, kur vajadzēja iesūtīt vienkārši savu motivāciju. Kāpēc tu domā, ka kāpēc tev ir tur jābūt, un vajadzēja izstāstīt īsi, kā nokļūt no Āgenskalna līdz centram. Un tā kaut kā kreatīvi to izdarīt. Jā, pareizi, tas bija pirmajā video, un tad nākamajā video bija jau atsūtīts teksts, un tev vajadzēja 3 dažādos veidos viņu ierunāt. Un tur es arī jau gāju all in, es pieaicināju vienu draudzeni, kas ir teātra aktris, un viņi man iedeva kaut kādus knifiņus,
piemēram, ja tev vajag tur būt ļoti tur uzvilktam un tādam aktīvam vai dusmīgam vai kādam uztais, piemēram, 15 pietupiens vai noskrien minūti turp šurp ļoti ātrā tempā un tad uzreiz sāc un mauc. Un tas tā kā operi ciet un tu tāds, jo esi... Jā, tu jau esi gatavs pirms podcastu šits jāizdara. Jā, ja tev nākas podkāst kādi jaudīgi cilvēki pretī, tad dari tā, bet arī uz laukumu tas bieži vien palīdzēja, ja vajadzēja kaut kādās aktīvākās ainās tēlot. Un tas bija viens tāds segments, un tāpēc tam bija jau jāizspēlē, pašiem jāiefilmē mājās un jāizspēlē skeči. Tā kā kopā es kaut kādas 7 video iesūtīju, un tajos skeču video es gāju uz pilnu banku, mēs ar draugiem atradām, sazīmējām policijas formas, izdomājām jau mazu scenāriju, kur mēs varētu tos tekstus izspēlēt. Viens mums bija, kur mēs tā kā esam izsaukumā, man čoms roka augšā jau līķi, un es viņam stāstu to savu tekstu, kas man jāstāst, un tā kā mēs dažādos veidos mēģinājām izspēlēt kaut kādas policijas ikdienas ainas. Un Oskars teica, ka tas bija bišķi par daudz, ka es varēju mierīgi to nedarīt, bet Palika atmiņām. Jā, es nezinu, varbūt kādreiz uzpeldēs tie video, viņi diezgan smieklīgi varētu būt viņus tagad redzēt. Un tad pēdējais bija klātienē. Es biju ļoti uztraucies toreiz, daudz cilvēku, visi skatās to vērtē un fotosesiju, un kā es teicu, tā eksorcismu sesija, kur tev vajag bļaut un ārdīties un tēlot pilnīgi maniaku, ko Oskars gribēja, lai es daru. Varbūt tā viņš izlika to frustrāciju, kas bija vienīgais tas viņa variants, bet jā. 100% zināt, tā kā ja viens variants, tad ir jāsaiet līdz galam. Līdz galam, jā. Un viss, un pēc tā ļoti ātri viņi pateica, ka, hei, piedāvā tā kā galvenajai lomai, es tur minūti padomāju, un pa lielam jau atbild bija galvā skaidra. Labs, forši, un varbūt atceries, ko tu stāstīji, kā no Āgenskalna līdz centram nokļūt? Nē, es negribu to teikt. Tas bija kaut kas, man liekas, neveikls, un es kaut ko spontāni izdomāju tajā mirklī un izstāstīju. Jo tur vajadzēja kaut kādu pielikt tur teatralitātes aspektu, bet es tagad precīzi neatceros, kā es to izdarīju. Es no filmas atceros... Kādreiz. Jā, to videos kādreiz varbūt, viņš uzpeldēs varbūt kādreiz kaut kur, jā. Jā. Kad iesi politikā, tad uzpeldēs, ja? Noteikti. Bet, jā, tas, ko es te sadzirdu no tava stāstītā, ir, no vienas puses var minēt, tas tavs tēls atbilda tam, ko režisors bija iztēlojies, kāds varētu izskatīties galvenais varonis, un ir diezgan viegli no tā izvilkt, paveicās. 1 no 7000, nebija vēl viens tādiem matiem, tādu bārdu, tādu seju, bet tāpat laikā tu diezgan all-in iegāji tajā. Tu tā skatoties, kārtīgi sagatavojies, tur filmēji, režisors pateica, bišķi pa daudz nevajadzēja. Un tas jau cilvēkiem atmiņā paliek, un tas varbūt arī zemapziņā iedeva to, varbūt bija vēl kāds džeks pēc tā skata, bet viņš izskatīja, tā ķepa varbūt iesūtīja, un tas ir ļoti iespējams, jo, kāpēc to pieminu, jo es biju šonedēļ, man draugs fizikas skolotājs pirmajā ģimnāzijā, un viņš man reizi gadā vidēji uzaicina tur ar jauniešiem parunāties par karjera, personīgās finanses un tādas tēmas, un tad es arī vilku kopā to savu karjeru, un es neesmu nekad tā baigi uz priekšu skatoties dzīvi stratēģojas, bet atskatoties atpakaļ, es esmu sapratis, ka regulāri tev ir dzīvē kaut kādi tie punkti, ka tev piedāvā 2 ceļus, tu vari iet vieglāko vai grūtāko, un tad ir jautājums, vai tu spēj sagrupēties, nofokusēties un to iespēju tā kā savākt, vai tu kaut kā tā, nesanāca šoreiz, nebija lemts tur, un tā jau tad, nezinu, Dievs bija lēmis, ka nebūs šī lieta. Tāpat nebūtu sanācis. Tāpat nebūtu sanācis. Īstenībā tu sagrupējies, iespringsti, un tad arī aiziet. Un es pieņemu, ka, ja intervētu vairākus cilvēkus, kas spēlē tādas galvenās lomas, man gribētos ticēt, ka drīzāk bija varianti, kur cilvēki tiešām gribēja to lomu iespringa,
un ka tas kaut kā nolasījās arī caur tām pietiekamām anketām. Noteikti, jā, tev taisnība, ka tā attieksme un tās degošās acis ir faktors, kas pārliecina. Es skatījos tavu sarunu ar Kokoreviču, un tas bija tas, ko viņš teica, vai ne, ka drīzāk viņš dod iespēju darbā ņemot cilvēku tam, kuram varbūt nav tas CV tik spožs, vai kurš ir jaunāks, bet kuram deg acis, nekā jau tādam bukam, kurš ir krietni jau viss redzējis, bet jau tāds nedaudz atslābis. Tā kā es tam piekrītu, un droši vien es toreiz arī, kad mēs taisījām to video ar Renāru Zeltiņu, tad arī es visticamāk to darbu dabūju, tāpēc, ka mēs vienkārši iegājām all in, un tas bija baigais dedications, un ritīgi, jā, daudz eforts ielikts tajā darbā. Bet, un tu saki par tām divām izvēlēm, un tajā mirklī, es domāju, ir jāieklausās kaut kādā sirdsbalsī, vai ne? Kas ir tas, uz ko man vairāk deg acis, ja? Un kas ir tas, uz ko es zinu, ka es gribu drīzāk iet all in, un vienmēr ir jāizvēlās tās izvēles. Pat ja viņas šķiet pirmajā mirklī varbūt grūtākas vai nesimpātisks, vai tu nezini, neskaidrākas, ja kāda tur būs nākotne, vienmēr ir tas ceļš jāiet. Jo, jā, tu nekad nezināsi pēc tam beigās, kā tur būtu bijis. Un jā, bet tā ir, jā, ļoti laba atziņa. Forši. Cik tev bija liels mājas darbs par filmu jāizdara, vai tas bija, kur tev iedod skriptu, iemācies, atnāc un viss, vai bija arī jāzina kaut kāds tas fons, par ko vispār tā filma ir, jo, jā, klausītājiem tā filma, kāpēc mēs arī ādas jakās sēžam, ja kāds klausās Spotifyā, tad neredz, var uzspiest, paskatīties. Vai dzird, ka čaukst? Varbūt dzird kaut kas čaukst, jā, man rāvēs slēdzējs bišķi sitās pret galdu. Jā, ka tā filma bija ļoti izteikti, tā kā menti un bandīti un tie 90. un tur visi karakteri, visi varoņi bija, ne visi, bet ļoti daudz bija, tādi ritīgie, tādi veči ādas jakās, un tad arī tev uzreiz, kad mēs runājam interviju, teica, varbūt uzvalk ādas jakas, būs tāds ritīgais vizuālais efekts. Bet jā, atpakaļ pie jautājuma, cik tev bija liels mājas darbs jāizdara par to 90. gada fonu, par un ap ko vispār tas stāsts grozās, vai arī bija tik, cik iemācies tekstus un ar to pietiek? Palielam, jā, rekurs scenārijs, izlas teksts un viss pārējais jau atkal bija mans kaut kāds, mana interpretācija un dedications, un es skatījos visādas filmas. Jā, tad karš vēl nebija sācies, es skatījos Balabano filmas, tagad man kaut kā roka vairs neceļās un tas neuzrunā, bet jā, es skatījos daudz vispār to kriminālu žanru un crime kaut kādas filmas. Man ļoti patīk franču 60. gadu crime vilnis ar Melville filmām, un tad, jā, jau kaut kādas mūslaika filmas, Gais Ričijs, protams, tur arī komēdijas aspekts diezgan liels ir, bet, Kef varbūt ar to var savēl kopā, tad Skorsēzes, protams, leģendārās krimināla filmas, tad tāda forša bandītu un korumpēto mentu filma ir Training Day ar Denzelu Washingtonu, un tā kā kaut ko es skatījos, un tas notika arī paralēli filmējot, un es ietekmējos noteikti no tām filmām un kaut kādas tēls mēģināju varbūt galvā vilkt kopā un veidot. Es īstenībā tagad arī redzot filmu un atskatoties kaut kādu kriminālu filmu vēsturi, arī ļoti daudz redzu, ka filmā ir kaut kāda ietekme no klasikām, bet viņi nav pašmērķīgi, viņi nav apzināti. Man šķiet, ka viņi ir iezagusies tur vienkārši sakritības pēc. Mums ir tā, ka mums pēc filmas skatītājs saka, tur tā aina, kur ir nošauts tas bandīts mašīnā un no sāna tas leņķis, tas ir tā, no Departed, vai ne? Un tad režisors, tiešām, jā, tas varbūt varētu tā būt. Un tagad es iedomājos, kā aina, kur notiek paralēli, kur mans tēls ar kolēģi apstrādā reketierus, un tas viss notiek tā kā uzreiz paralēlā montāža, ka tas ir līdzīgi kā Krustāvā, kur ir... Strādā reketierus tur, kur, jūs tā kā gājāt ar viņiem izrēķināties, sadot mutu. Jā, un kur tas notiek uzreiz tā kā paralēli, kur tur aina, kur vienam sit, pēc tam otram citā, pavisam vietā un telpā, un tas, līdzīgi kā piemēram Krustāvā, kur ir tas... Maikls Korleone ir saņēmies un dos, un
nobeigs visus tos, visas mafijas bosu ģimenes, ja, pārņems varu, un tas arī notiek paralēli. Un jā, tagad atskatoties turismā, ir ļoti daudz kas no tā žanra, bet tas noteikti nav pašmērķīgi. Mēs esam saņēmuši kaut kādu kritiķu vērtējumu, ka tas žanrs kaut kā ir ierobežojis režisoru un tā, bet es nelīdz galam gribētu piekrist, jo to visu redzot un tur esot, režisors tā kā nebija tā, ka, hei, kur ir kaut kādi kanoni žanra, nē, mēs turamies pie tā, mēs turamies pie šitā, mēs to nedaram, tāpēc, kas nav pēc žanra, tā nebija, un pa lielam viss tas grozījās tikai ar to viņa message, ko viņš grib pastāstīt un nodot skatītājiem, un tas arī bija tas mugurkauls. Un viņam galvā, Oskars bija tas radošais boss, kurš galvā tur to vīziju, pie kuras mums jāturās. Mums bija filmā producente Cynthia Andersona, bez kuras šī filma nebūtu iespējama, kura bija tāds saturiskais boss, kas turēja, lai viss tur notiek pēc pulksteņa, lai viss ir laikā, lai mēs vispār varētu kaut ko tehniski uzfilmēt. Tad bija Juris Pīlēns, kas visu to vizuālo tēlu turēja līmenī, un jā, tā visa komanda strādāja, bet tik un tā virzība bija to galveno sižetu līniju, un ne turoties pēc kaut kādiem žanra kanoniem un tā. Es jau aizmirsu, par ko bija vispār jautājums. Jā, cik tev bija, vai bija kaut kāds mājas darbs jādara par to 90. gadu fonu? Nu, tā kā es saku, nebija īsti tie mājas darbi, bet jo pa lielam viss notika uz seta. Ok, sarežģītākā mainā mēs taisījām daudz mēģinājumus, un mēs pirms tam trenējāmies, tīpaši, ja bija kaut kāda fiziska saiņas, tad bija horeogrāfija, kā mēs cīnamies, kāds izskatās no malas un tā tālāk. Tā kā tam mēs gatavojāmies pirms tā mainām, bet visādi citādi ļoti daudz, kas notika uz vietas. Piemēram, mums filmā ir tēls amerikāns, viņš 70% improvizē. Viņš tā kā plus mīnus tāds arī ir dzīvē. Visi tie izteicieni un viss tas akcents, viņam tas rūjiens lībiešu, ja, kā jau mēs zinām, tas nav kurzems, tas ir lībiešu akcents. Tad tas viss viņam pilnīgi dabiski nāca ārā, un mēs uz vietas tur, mēs bijām vienkārši līki no tā, ko mēs tur uz set redzējām, un tā man šķiet ir arī gan Kef, gan šīs filmas maģija, ka tur ir tas īstums un dzīvums un īsti izteicieni un autentiski izteicieni, līdzīgi kā Andrim Daugaviņam bija kaut kāda, viņa tur, tas tev nav ar loceklu bumbērs daudzīt, ja tas ir no viņa pilnībā. Tāpat arī šeit ļoti daudz, kas ir no tiem cilvēkiem, un tas ir interesanti, ka viņi ir pielikuši to savu dzirkstīti kaut kādu, jā. Tā kā, ka nav tā 1-pret-1 skriptu iemācies un lasi, bet tu tā kā saka, tev vajag noturēties pa to tēmu, bet tu vari bišķiņ pa labi pa kreisi arī padzīvot. Jā, un tas bija Oskara uzstādījums, pat ne uzstādījums, viņš vienkārši to atļāva darīt un bija ļoti pretīm nākošs un ieklausījās. Bija kaut kādas lietas, kur viņš saka, nē, to izlaid to vārdu, vajag pie tā pieturēties, ka tas ir svarīgs vārds, piemēram. Ka tas nodod kaut kādu ziņu un turās pie tās sižeta līnijas, bet viņš nebija tā kā Tarantino, ir dzirdēts, ka Tarantino ir tā kā viss, ja tu izlaidi kaut vienu tur zilbi vai saikli, tad beidzam, sāc no jauna. Un plus vēl mums visām ainām bija ļoti daudz dubļu. Mēs tā kā, bija ainas, kur bija pat līdz 20 dubļiem. Un līdz ar to viņam bija daudz no kā izvēlēties. Tas, protams, ļoti daudz materiālu savācām un daudz terabaiti. Bet tajā bukletiņā, kur te bija rakstīts, te interesanti fakti. 82-85 filmēšanas dienas, 478 aktieri, 1 zelta zobs, 7 grebenes, 65 terabaiti nofilmētā materiāla, 38 izšautas lodes, 3 ņivas, 15 litri mākslīgo asiņu, 1 īsta saskriešanās ar speciālo uzdevumu vienību, 5 kontaktlēcas no Amerikas un 1 acs, 240 herbālās cigaretes un 19 izgrieztas ainas. Jā. Fakti. Tie visi fakti ir ļoti interesanti, jā, un aiz katra no tiem faktiem ir kaut kādi traki stāsti. Bet tikai 19 izgrieztas ainas, bet man arī šķiet vairāk, jo tas materiāls, ko mēs nofilmējām, beigās bija uz 4 ar kaut ko stundām, un patiesībā tas bija seriāls. Vienkārši Kultūra Kapitāla fonds bija piešķīrs naudu pilnmetrāžu filmai, tad pie tā arī bija jāturās, kas patiesībā ir labi, jo tā filma ir sanākusi tāda diezgan intensīva, ka tu sēdi visu laiku uz beņķa malas un seko līdz tam sižetam, un tās
2 stundas 20 paiet vienā mirklī. Nu, tā vismaz cilvēki saka. Tā arī ir. Vienā jā, Alpu vilcienā. Tā arī ir. Un interesanti. Es atceros arī ar Oskaru, kad runājām, ja es negribu samalot, bet man liekas, ka Kriminālās ekscelences fonds bija atzīta vai visskatītākā vai vispelnošākā viens no šiem, vispār filma, kāda Latvijā ir bijusi. Un negribu ielikt Oskaram vārdus mutē, varbūt viņš man labotu pie šī, bet tas ir tas, kā es to atceros, kad viņš stāstīja, ka, ja nebūtu bijuši visi atbalstītāji filmai, tad visdrīzāk viņš būtu bijis viņam jābrauc zemenes lasīt uz Angliju, lai visiem parādu cedot, jo tāpat pus pasaulē palika parādā, un ka tas tiešām tāds, tāds tautas darbs, vai kā to varētu nosaukt, ka daudz atbalstītāji, gan finansiāli, gan ar mantām un ļoti daudz ko, un tas iedeva tādu nedaudz skarbo garšu par to Latvijas kino pasauli, ka tev it kā filmu atzīst kā top, bet tāpat, nav tā, ka tu iebāzi kabatā sev 6-ciparu skaitli un tagad laimīgs var atpūsties dažus gadus, tas tā īsti neaiziet. Jā, tur tā lieta. Plus vēl visi aktieri brīvprātīgie, tur ir pieskaitīti algas, būtu faktiski cilvēkiem jāmaksā vispār bankrots klāt. Jā. Ja būtu viens Andra Keiša kalibra aktieris, tad budžets būtu krietni lielāks vajadzīgs. Bet zin kā, ir ļoti liels valsts atbalsts kino industrijā Latvijā, un var jau paskatīties, tā ir publiska informācija, cik Kultūra Kapitāla fonds kinocentrs iedod naudu filmām, un bez daudziem simtiem tūkstošu filmetrāžu filmu nevar uztaisīt nemaz. Jā, tur varbūt latviešu filmām nav miljonos, dažām ir budžeti, retums gadījumos, parasti ir kaut kāda co-production ar citām valstīm, bet jā, var pastīties, cik Kultūra Kapitāla fonds dod naudu šobrīd filmām, un tā arī ir, tas ir ļoti, ļoti dārgs prieks, un tā visa kino industrija un pasauli, cik es ar vienu pirkstu esmu iemērts viņā un paskatījies pa atslēgas caurumu, tad jā, viņi ir tiešām ļoti, ļoti dārgi un intensīvi. Tev vajag, tāpat kā šeit mums tagad ir gaismas un skaņa, un ir vēl papildus cilvēki, kas palīdz vispār mums šeit parunāt, un to visu daudz maz normāli kopā sataisīt, tad tur tas ir reiz 10 un ilgas stundas, un ja mēs ejam virsstundās, ja mēs ievalkam, tad visiem maksā reiz 2 un vairāk, tā kā tur beigās ļoti savācās. Un paldies šeit, ka bija filmai sponsori, kas daudz ko deva pa brīvu un kur nebija jātērējās, kas citām filmām tā nav, piemēram. Tā ir, jo tiešām, ja paskatās kaut vai, podkāstu šo produkciju, cilvēki neredz riņķī, bet ir 3 lielas gaismas, mikrofoni, 2 kameras. Es esmu tā vilcis uz pirkstiem, cik viena sērija varētu būt izmaksā. Es domāju, tāda pašizmaksa, ja neskaita studijas īri, tie ir kaut kas tuvu 500, ja neskaita, ka es sev maksātu vēl kaut kādu algu, piemēram. Ja sarēķina abas kameras gaismas, visu, kā te ir sakārtots, tur 7,000, 8 varētu būt, ka ir iztērēts pa visu, kas te ir iepirkts, kaut kas tam līdzīgs. Un cik tev epizodu šobrīd ir? Šī būs 33, ja es nemaldos, jā. Un tas tīri tā tikai. Ja būtu studija jāīrē, nebūtu pašiem savu, tur vēl katrs sadārdzinātos. Un tad es nespēju iedomāties, kāds vispār ir tādai reāli filmai. Tad šis vispār vaiprātā tas viss ir. Tā kā ejiet uz kino, skatieties filmu, parādīju ar pirkstu uz kameru tiem, kas klausās. Atbalstiet latviešu kino. Un ne jau tikai labdarības pēc, tiešām ļoti forša filma, ļoti man patika. Kas tev kā neprofesionālam aktierim bija tāds grūtākais tajā visā procesā? Pa lielam, man vispār tas bija šoks, ne šoks, bet pārsteigums, kā notiek tā kino filmēšana un kāds tas viss virtuves process un tas behind the scenes, ko mēs nezinām. Es biju tā kā domājis, ka viss notiek lineāri, kad notiek līdzīgi kā teātrī sižets, tā arī aptuveni tiek filmēts lineāri, tā kā ejot līdzi tam storylinam.
tā vispār nav. Man no rīta ir jātēlo jauns zaļš policijas gurķis, un pēc pāris stundām jau rafinēta krimināla autoritāte, ja, kaut kāda, un tagad tev pat tām sajūtām ir nenormāli jāmētājās, ka tad tu esi tāds, tad tu esi šitāds, un pusē tam manam tēlam, viņam filmas vidū sanāk tāda nepatīkama saķeršanās ar rektiēriem, pēc kā viņš paliek diezgan traumēts, un man bija jālieto acis, tās 5 slēdz, kas tur bija faktos minēts, tās. Vot, es domāju, kā to sarkano brīnumu dabūja acī. Ok, tā ir kontaktlēts. Tā ir liela kontaktlēts, kas jāliek iekšā, un es ikdienā nenēsāju kontaktlētas un brilles, līdz ar to man acis pie tā nebija pieradusi, un tas bija elīgi, viņu īsti neredzu, viss miglojas, un pat cik tā viena acis, tev ir tikai vienā viņa, tev smadzenes neveido pareizi attēlu, un tu īsti nevar saprast dimensijas, un cik tālu, kas atrodas, un es nevarēju paņemt glāzi, un tā kā, un pēc tam sāp galva, jo tas bija grūti ar to lēdzi diezgan. Un tā kā, un tev jāmētājās, un tad, tad atpakaļ tu esi filmas sākumā, un tad vēl neveikls, un tā, un visu laiku tu mētājies. Principā būtu tā, ka, ja cilvēks lasa grāmatu, tad lasītu sākumu, beigas, sākumu, vidu, beigas, vidu, sākumu, beigas. Jā, ja tu gribētu iztēloties, kā ir būt tam, kas, piemēram, attēlo kaut ko, tad jā, kaut kā tam līdzīgi, jo mēs esam piesieti lokācijai. Mēs filmējam visu, kas tajā lokācijā ir jāuzfilmē, to mēs pēc iespējas ātrāk mēģinam izdarīt. Un tad mēs arī filmējam, šeit, piemēram, ir ļoti viegli, kad mēs tev runājam, tu man kaut ko jautā un tā tālāk, un ir 2 kameras, kas to filmē, mums bija tikai 1 kamera. Tātad, piemēram, tev būtu visi šie jautājumi, visas šīs reakcijas jāsfilmē pirms tam, un man būtu citā laikā jāsfilmē ar otru kameru visas reakcijas, un tas viss jāsaliek kopā, lai pēc kaut kā izskatās. Okay, un tad vēl šis aspekts, ka ja es kaut ko tēloju vai ar kādu runāju, tur neviena nav. Vai tur ir Oskars, vai tur ir stabs, ja? Un man ir jāskatās tam stabam kaut kur viņam varētu būt acis aptuveni, ja? Un jāmēģina viņam kaut kas nospēlēt, vai viņš pārliecinātu par kaut ko. Tā kā tas arī bija diezgan grūti, kā tev bez tā pretējā nospēlēt. Tad tev ļoti daudz vispār tā filma ir, ko tu spēj savā galvā uzburt. To dialogu un to situāciju, un tāds baigai izdomē jābūt savā ziņā. Jā. Bija ainas, kur mēs esam tā kā divatā, bet tam otram nav jāatbild. Viņš tev var tur stāvēt un vienkārši māta galvu, un bieži vien mēs tā viens otru izjokojām, ja, ka tas otrs tur tajā mirklī, kad tieši nevajag pasmējās vai pasmaida, un tad viņš tā mēģina visādi izsist no ierindas. Un tad kā bija ainas, kur mums daži aktieri, kas, piemēram, tur kungprātā ierodās uz filmēšanu, ja, un viņiem tie teksti neturās galvā vispār, un tad mums vajadzēja Marlon Brando metodu izspēlēt, kur tiek uzrakstīts pretējiem, man šajā gadījumā viss teksts uz lapas tiek pielikts priekšā, un tad aktieris lasa par indiņai, ja, bet viņam nav brilles acīs, viņš nevar izlasīt, ja, un tad beigās man ir jāsuflē viņam tas teksts, visi cilvēki apkārt jau ir iemācījušies to tekstu un zina, un jau pa vārdam saka, tas viss ir izgriezts ārā un sastiķēts kopā tikai tas, kas viņam ir jāpasaka, tās dažas frāzītes. Un tā kino mānīšanās un tā kino maģija ir milzīga vispār. Un ļoti daudz ko skatītājs no tā neredz. Un arī tās lokācijas, kad tēls iziet ārā vienā ielā, un pēkšņi pagriežās ar jau citu ielu, un tas viss tiek tā kombinēts, tā kā tāds jauna pasaule uzbūvēta. Tāpēc tas ir ļoti interesanti, jā. Labs, jā, šo daudz ko no šitā nebija iemācījies, bet nebija dzirdējis, jo, es tā kā un filmas patīk skatīties, bet par tādu kino pasauli es zinu diezgan maz, un, jā, tagad, kad tā saki, atceroties filmu, kaut vai, kad kaut kāda mašīna brauc, viņi brauc pa vienu ielu, apgriežās, un tad ir atkal cita iela, un tu zini plus mīnus Rīgu, un ir tāds paga, šis bija tur, un, tad tev tā, zīgai skatoties, gan jau kaut kāds Hollywoods filmas ir nedaudz citādāk, jo, tu nezini to pilsētu, bet, jā, zinot Rīgu, uzreiz tev tāds, baigi plēš to smadzeni pušu. Viens no tiem arī bija filmas beigās, kur to, labi, es negribu, labi, varbūt var bišķi izspēlēt, nekas, vienvārds sakot, novāc mafijas bosu, un
tad bija tas kadrs no Rūpniecības ielas, kur ir tā lielā tā padomju, kas tā sanāk, tirzniecības centrs, Pasaules tirzniecības centrs, jā. Un tad arī bija tā sajūta, tas iekšpagalms, man liekas, ka nebija tur, kur viņu novāc, vai arī tas tur bija. Nevarēja saprast. Jā, tas bija tur. Tas pat bija tur. Tur bija ar lokāciju. Ok, jo tas man kaut kā nedaudz likās dīvaini, jo mums agrāk office tur blakus bija, bet jā. Okay, tā un tu ievēroji, kas pēc tam notika, kad ceļās kamera augšā un parāda visu Rīgu? Ievēroji, ka tur, piemēram, nebija gaismas pils, vai tur nebija Citadeles ēka? To es nepiefiksēju, tad tas bija griezts ārā, jā? Jā, tur ļoti daudz ir specifekti un mākslīgais intelekts arī palīdzējis. Labs. Jā, tos neievērojas kaut kādas. Tur no acis man, protams, šaudījās un meklēja, tur pazīstams vietas piefiksēja, tur pat, kas sanāk Pētera baznīcas tornis, un, kas ir galvenie elementi, bet jā, es nepiefiksēju, kad ir izgriezts kaut kas ārā. Interesanti, kā smadzeņi nostrādā. Jā, un mums bija, modernās tehnoloģijas diezgan daudz palīdzēja filmā. Mums bija tāds periods, kad bija pauzīti, es neatceros, ja mēs sācām finansējumu vai ko, un par to pauzīt es kaut kā ikdienā ūsas dzenot, es viņas biju ar laiku aizvien īsāks un īsāks nodziņas. Un, tieši virs lūpas, un tad ierodoties filmēšanas laukumu un sākot filmēt, viss tāda aizdomīgi, bet neviens neko. Bet tad, kad samontēja kopā to, kas ir iepriekš filmēts un to, ko mēs tagad tikko nofilmējām, viņš staigā, viss ir ok, viņš iekāp mašīnā, viņš ir pēkšņi itāls, ja? Viņš ir kaut kāds Dons Corleone, ar tādu mazu līniju virs lūpas, ja? Un mēs nezinājām, ko darīt, jo tā problēma bija, ka mēs to tikai pēc tam piefiksējām, cik traks tas kontrasts ir. Un tā vieta, kur mēs filmējām, viņi vairs neeksistēja. Viņi bija nojaukti. Tas bija pie dzelzceļa tilta. Tur tagad Real Baltica milzīgs mēsgls ir izbūvēts un viss tur būvējās. Un mums nebija. Tur bija tāds mazs stāvoklis, placīts, kur mēs filmējām. Tur nav vairs. Mēs nevaram to atkārtot, to ainu. Viss. Un viņi ir svarīgi. Viņai ir jābūt filmā. Un tad mākslīgais intelekts uzlika Romanam Skultem ticam mūsu virsū. Un tajā ainā ir mākslīgā intelekta ūsa. Un es pirmo reizi, kad ieraudzīju viņas gan no krēsla izkrit. Es nespēju nocēt, ka tas tik realistiski izskatās un tā. Un ļoti daudz arī mānīšanās ir ar skaņu filmā. Ir aktieri, kuriem ir uzrunāts pa virsu, kuriem ir citas balss. Piemēram, tie abi divi reketieri, viņi izmēl latviešu džeki, un viens no viņiem no Kurzemes, un viņam ir tālsnieka akcents, un tā, un viņš krieviski īsti, baigi daudz nerunā, un līdz ar to viņam bija grūti tēlot tādu rūdītu krievu izsitēju. Un tad, viņam uzrunāja pa virsu tādu ritīgi slīpētu tipu, un vairākiem aktieriem tas tā bija. Man pavaicās, ka man neuzrunāja virsu. Nē, labs, tas man šo visu tagad klausos, un reāli gribas aiziet vēlreiz kino noskatīties to filmu, jo tagad, kad tu zini šādus mazos nagetiņus, uzreiz to, cits skats uz to visu ir. Tagad es domāju, tiem, kas noklausīsies podcastu un aizies uz kino, tev uzreiz ir saraksts ar lietām, ko piefiksēt. Tev ir kaut kādas mīļākās epizodes tajā visā? Ja godīgi, visas epizodes, kur nebija kaut kāda pamatīga nosalšana vai kuras nedabūja nejauši pa seju, tur cīņas ainā vai kaut kas tāds, lai gan tās arī nebija tik traks. Bet principā visas, kuras bija daudz maz tādos patīkamos apstākļos, bija ļoti foršas un man palika atmiņā. Un, man ļoti patika, ko skatītāji varbūt tā nepiefiksē, jo tā ir salīdzinoši īsa aina, bet, manuprāt, filmā labākais tēlojums bija tur tai uzņēmējs sievai, kur ir nolaupītais uzņēmējs, kurš ir pazudis, un viņas sieva ir izmisumā, un viņa vaino Romānu Skultu, ka viņš ir ievilcis tajā visā viņu, un šī sieviete, šī aktrise, viņa tur uz filmēšanas laukuma bija vienkārši ģeniāli. Viņa visos dubļos un pat mēģinājumos īstas asaras raudāja. Mēs bijām vienkārši šokā, kā viņa tā var, un pēc tam nomierinās, un pēc tam nākamā dubļa atkal līdz galam iet un raud, un ir pilnīgā izmisumā, un es biju pilnīgi pārliecināts. Un tad pret viņu spēlējot un ar viņu tēlojot kopā,
es arī varēju daudz vieglāk tās emocijas sevī kaut kā izjust un izlaist cauri to milzīgo kaunu un vainas apziņu iekšējo un to frustrāciju, kad es esmu viņas vīru faktiski iedzins kapā, ja, un to, jā, tā kā tā bija tāda ļoti, ļoti spēcīga pieredze un spēcīga aina, kur bišku no kaut kāda kino mēs iekāpām tādā realitātes sajūtā, jo viņa izcili notēloja. Un beigās mēs prasījām viņai, kā var šitik īsti, jūs taču neesat Hollywoods aktris, jā? Viņa saka, kā es YouTube'ā paskatījos, kā to izdarīt. Jā, tā kā vienkārši, ļoti talantīgs cilvēks, jā. Un līdzīgas sajūtas bija tas kadrs pēc uzbrukuma mafijas bosam tajā karatē skolā, kad ielecāt jūs ap divu mašīnā ar otru to džeku, un, kā tas otrs džeks nospēlēja to momentu. Tiešām tas izmisums un tās bailes. Un, jā, ka nenošāva. Jā, tas likās tā kā, jā, tas bija reāli krūti. Šis laikam ir īstais brīdis pateikt, ka būs daudz spoiler alerts šajā epizodē. Par vēlu, bet jā. Tev pašam pēc tās, ir tā, ka tu pats to filmu pirmo reizi redzi tikai pirmizrādē un vispār kā viss ir salikts kopā un kaut kādi kadri? Es redzēju filmas jālo versiju bez kvalitīvas skaņas, bez specifektiem, bez krāsas, jo filma ir izkrāsot, viņai ir toņi visādi un tā tālāk. Bet tādu vēl līdz galam nesmontētu ar kaut kādām liekām ainām un tā. Es viņu redzēju kaut kad pavasarī, pirms gandrīz pusgada. Un tad viņa, jā, es tā kā noskatījos to, kas ir plus mīnus safilmēts, bet viņa neiedeva vispār nekādu sajūtu. Nebija skaidrs, vai tas ir kaut kas labs vai slikts un tā. Un tad es viņu noskatījos pirms kādu mēnešu kopā ar mēdījiem. Mums bija atsevišķi mēdīju un influenceru seanses, kur viņi bija pirmie, kas dabūja filmu redzēt. Vēl bija šis dažs niansīts, kas tur ar specifiktiem nebija kārtībā, bet viss pārējais pa lielam bija. Un skaņa vēl līdz galam nebija uz 100%. Bet tik un tā, es mēģināju to filmu skatīties abstrahējoties no sevis redzēšanas ekrānā, kas ir ļoti nepatīkama pieredze, tu droši vien to zini, un sevis dzirdēšanas, ja, kas vispār ir briesmīgi, un es mēģināju to visu nolikt malā, visas tās atmiņas par filmu nolikt malā, un tā kā pilnībā abstrahēties no visa, un skatīties ar tādu atvērtu sirdi to filmu, un uzsūkt vienkārši to kino pieredzi, visu to kino maģiju, un bāc, tajā pirmajā reizē tiešām tā filma nonesa, un par spītam visam, jā, ko es tikko teicu, ko bija ļoti grūti, bija tā skatīties viņu un mēģināt tā kritiski un objektīvi viņu redzēt, un par spīti tam viņi izgāja man cauri, un es visu atlikušo dienu bija tā kā man vilns būtu vienkārši nonesis no kātiem. Un jā, tiešām tajā mirklī, kad sastājās kopā, kad ir šis materiāls, montāža, kas ir ļoti svarīga, vizuālais krāsas, skaņa, mūzika. Filmā ir izcila sakrālā mūzika, Uģis Prauliņš un Pēters Vasks, ja, ir pa vidu arī viens Raimonda Paula gabals, un šī te mūzika un viss tā sajūta, titri, efekti, tā kā tajā mirklī, kad tas viss sajiet kopā, tad šī filma jau kļūst par kaut kādu bezmazliet autonomu radību, ja, un viņa dzīvo savu dzīvi, un viņai ir kaut kāds cits powers, un tas ir tas maģiskais mirklis, tas klikšs, kur viņa kļūst par kaut ko citu jau, un es to uzreiz sajūtu, jo es redzēju to jālo versiju, un pēc tam to gala versiju, un tas bija kaut kas pilnīgi cits. Tā kā, jā, ļoti forši bija redzēt to, kā tas viss sajiet kopā. Un ļoti interesanti bija redzēt, kā izskatās. Es biju lasījis scenāriju, aptuveni zināju savā galvā, kā tam stāstam jāizskatās. Protams, ļoti daudz ainas nav iekļautas filmā, bet tik un tā bija ļoti interesanti redzēt, kā salīdzinot to scenāriju un tas gala darbs, jā, kāds vispār iet kopā. Un es arī režisoram, es arī Oskaram prasīju, vai tas ir tā, kā viņš savā galvā to visu bija būvējis un iztēlojis, vai tas gala darbs tāds ir. Viņš tādu definitīvu atbildi man nedēva, bet noteikti es domāju, ka tas ir kaut kas jau savs. Ka tu to visu izdari, un tad es aiziet savu dzīvi vienkārši un dzīvo pats. Jā, līdzīgi jau kā, kad izlas grāmatu un noskaties filmu, tu esi lasot grāmatu, uzbūris savā galvā tur visus tos hobitus un kalnus un ko vēl ne, un tad skaties Grezenu pavēlnieku un tāds, kāds faktiski ir. Jā. Bet visu, ko par filmu teicis,
100% pilnīgi piekrītu, un man ir dzīvē tā, ka, zigā, tu kaut ko izlasi vai noskaties, un tev vienkārši gribas, lai visi aiziet noskatīties, ka ir kaut kas tik foršs, un man tā bija par grāmatu Naudas psiholoģiju. Tiešām es viņu izlasīju, un, nu, tev kaut kāds tāds galvā notiekās, un tu vienkārši zini, nu, reku, ja jūs izlasīsiet šo, jums vienkārši būs skaidrs tik ļoti daudz, kas par visu to investīciju un finanšu pasauli, un nav viņa nekāda tehniskā grāmata, tad man nekāda komisija nenāk par to, un nu, vienkārši tas tiešām palīdzēs ļoti daudziem pareizajās sliedēs iekāpt. Un tāpat arī noskatoties šo filmu, likās vienkārši tā kā tik reāli forša filma, un man tas lielākais, tas smadzeņu plosītājs bija, ko es jau minēju, ka tu, nu tā ar apzinātu prātu saproti, ka tas notika knapi 30 gadu atpakaļ, un kad tas vibes, tie cilvēki, kas tajā laikā bija kaut kādi 20 kaut kas gadnieki, 30 kaut kas gadnieki, un tagad viņiem ir 50 plus, ap 60, viņi jau vēl ir labos amatos, viņi ir uzņēmēji, viņi, nu, vienkārši viņi tepat ir. Un es domāju, ja tu esi tādā laikā dzīvojis, nu, kā ir pārslēgt to smadzeni uz, nu, tādu, teikšu, pēdiņās normālākiem laikiem. Un tās visas pārdomas un baigi šāvās cauri galvai, un zinot arī Oskaru, režisoru, cik viņš ir, nu, foršs kā cilvēks, un kāda viņam doma te visā filmā bija apakšā, un tas stāsts, kā viņš minēja, ka tu paņem tādu tīru, naivu cilvēku, kurš grib labu, un tad tu viņu izved cauri pilnīgai kārdinājumu pasaulē, par ko viņš beigās paliek. Pašu filmas noslēgumu varbūt neizspoilosim, bet nu jā, vienkārši tā sajūta, ka liekas, nu, grūti nocēt, ka Latvijā tik foršu filmu var uztaisīt, un visi aktieri ir brīvprātīgie, parasti ikdienas cilvēki, un jā, zinot visus šos faktus, tas liekas vienkārši nereāli forši, un tāpēc arī es gribēju, nu, tevi uz podcastu uzaicināt, ka tas ir kā viens no veidiem, kā filmu papromēt, un cilvēkiem pateikt, nu, tiešām aiziet kino, noskatīties ir, nu, ļoti forši un interesanti. Jā, un liels paldies tev, un es noteikti gribētu pievienot to, ka filma ir forša un viņa jaudīga, bet viņa pilda diezgan svarīgu lomu arī. Tie cilvēki, jā, viņi ap mums ir, un kas to ir izdzīvojuši, un tie ir mūsu ģimenes arī, mūsu radinieki, un iedomājies, kas tas ir par kaut kādu posttraumatisko stresu, kas var būt no tā visa. Mums bija filmā daudz policistu, viņi stāsta, ka viņu kolēģi liela daļa vai nodzērušies vai pašnāvības izdarījuši, ja, ka pēc tā visa ārprāta un tās intensitātes, ko viņi tur ir izdzīvojuši, ka ir grūti pēc tam normālu dzīvi uzturēt, tā kā pēc kaut kāda kara atgriezties realitātē. Un patiesībā filmā bija ļoti daudz īsti stāsti, patiesi stāsti, un mums bija, nu, filmas komandai bija tā kā tāda stāstu kolekcija, no kuras izvēlēties, un šie ir tādi gaišākie. Tie tumšākie stāsti ir pilnīgi kreizīgi. Tie ir tā kā dzīvi stāsti, nu, ko ir stāstījuši cilvēki. Jā, īsti policisti un filmas konsultanti, un filmā daļa no aktieriem ir policisti no tā laika, un tas ir vājprāts vienkārši. 300-400 slepkavības gadā. Es to laiku, protams, es biju maziņš, tāpat kā tu, un es atceros, tur, nu, kā jau bērns labu, bet man paralēli, es dzīvoju Jūrmalā, man paralēli tāpat 2000. Sākumā vēl aizvien notika slepkavības. Gaišā dienas laikā pie Majora stacijas ar automātiem vienkārši nober pilnu magazīnu uz uzņēmēju mašīnu, viņi tur nošauja. Ir grupējumi, kas cīnās savā starpā, tur Lielupēsot bijis tāds audios tips Hitlers ar iesaukumu, viņam vienkārši gaišā dienas laikā granātmetēji apšauda māju, ja? Tur pat ir veikals, tur cilvēks staigā, un nu, kaut kādas tādas lietas, tas ir pilnīgi crazy, un tāpēc ir svarīgi arī šo te visu redzēt, un varbūt tiem, kas to ir piedzīvojuši, nu, jā, tas ir skarbi to atcerēties. Man daudz cilvēku saka, ka ir daudz cilvēku, kas raud filmā, un kad mēs tiekamies ar skatītājiem, tad ļoti interesanti, kad ieslēdzās gaismas, mēs iznākam priekšā, mēs redzam, ka, nu jā, ir asaras acīs cilvēkiem, cilvēki ir sarkani, un ir pārdzīvojums atgriežoties tajā visā, un it īpaši tiem, kas ir strādājuši vai policijā, vai zaudējuši savus tuvos bandītismam un laupīšanām.
tas ir baigi spēcīgi. Un tas ir mums atgādinājums gan tiem, kas ir to piedzīvojuši, un gan arī tiem, kas nav, pierādījums, ka mēs negribam neko nedot Dievs līdzīgi pieredzēt. Mēs nevēlamies šīs te postsovietiskās vērtības, šo te kleptokrātiju, bandītismu, milzīgu agresiju, tādu mežonīgumu, visatļautību piedzīvot, ja? Un tās ir kaut kādas vērtības, pie kurām vēl aizvien mūsu austrumu kaimiņš turās un kuras mums tepat glūn katru dienu virsū un no kurām mums ir jāuzmanās. Un šobrīd mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Un ja kādam ir vēl kādas saldas atmiņas par to laiku, tad aiziet uz filmu un apdomājiet, vai tiešām viņas ir tik saldas un jaukas. Un arī tāda smaga ne smaga, bet vienkārši pārdoma. Skatoties filmu, bija... Cik mēs esam tālu ceļu nogājuši to 30 gadu laikā, kaut vai kadrs, kur Romāns Skulta bija slimnīcā, un skaties drausmas, kādas tās gultas, telpas, kā tas izskatās, pret tādu... Jā, protams, tur, piemēram, bērnu slimnīca šobrīd ir super un tā, bet tik un tā, man liekas, ir ļoti daudz, kur pielikt. Noteikti, bet es to vairāk domāju, kontekstā arī, ka ir ļoti viegli nenovērtēt to, kas mums apkārt īsti ir. Normunds Bergs ļoti forši pateica, ka ir tas saucamais OECD attīstīto valstu saraksts, un viņš to sauc par laimīgo miljardu, ka tie ir no 7 miljardiem, kas mēs esam uz šīs pasaules, 1 miljards dzīvo ļoti labi, un ja mēs esam starp OECD valstīm, mēs esam tajā 1 miljardā. Un es esmu arī pavadījis vasaru Kolumbijā, kā brīvprātīgais tur strādāju. Un tagad atbrauc no turienes apakaļ un dzirdi, ka ir tie visi slikti LV stāsti. Liekas, tur parasti ikdienas cilvēki dzīvo daudz sliktāk, bet viņi visi ir priecīgi. Un tas, kas manā galvā tur esot likās šausmas, kā tā var, viņiem tas atskaites punkts jau ir ļoti labi tajā līmenī, un visādi šādas lietas arī palīdz diezgan iekalibrēt domāšanu, tādā sakarīgākā virzienā skatīties, kas te ir viss forši, nevis kas ir tikai slikti. Jā, noteikti tā viss slikti LV domāšana, tas mums ir latviešiem tipiski, un tas ir jāizskauž, un tāda atgādinājuma ir ļoti, ļoti svarīgi par to, ka mēs patiesībā šeit, kaut kādā krējumā tomēr dzīvojam, un viss ir ok, bet tik un tā, mēs gribam dzīvot vēl labāk, vai ne, un gribam uzlabot to situāciju un apstākļus, un arī tai pašai policijai. Armandam Tripānam ir dokumentālās sērijas par policistiem, kur viņš sako līdz 2 sezonas, saucās Sargi, kur viņš sako līdz policijas ikdienai, un tur var redzēt to realitāti. Un vēl aizvien policija daudzējādā ziņā balstās uz kaut kādu entuziasmu, uz to cilvēku misijas apziņu, ka mums nav kā rietumos un kā citās attīstītajās valstīs. Tā kā mums ir vēl aizvien uz ko augt. Filma ir iznākusi, knapi mēnesi atpakaļ, ja nemaldos, 10. oktobrs bija. Tev ir jau kaut kāds tāds, nezinu, dzīve pēc filmas sākusies, ka varbūt kāds atpazīst, tev uz intervijām aicina, tur žurnālā ir raksts arī bijis un intervija, vai ir kaut kā tā sajūta, ka, varbūt negaidīja, ka sāks man atpazīt, vai tas nav īsti ieslēdzies? Es tikai par laimi latviešu ļoti kautrīgi un kūtri, un neviens tā tur tā baigi virsū neskrien un neko nedara, bet tik un tā ir ļoti jauki, kad kāds pajautā selfiju, tie cilvēki, no kuriem tu vismazāk gaidīti, viņi pienāk pajautā selfiju vai kaut ko tādu, un jā, ir smieklīgi bieži vien, tur tagad, nezinu, iepērkoties kuras saimniecības veikalos, tad cilvēks tā pastāst, un tad vēlreiz pastāst, un tā kārtīgi, un ilgi skatās, un mēģina atcerēties, kur tu esi redzēts, bet tas viss tā forši un jauki, un tas jau mūsdienās jau tā ir tāda 5 minūšu kaut kāda smilškasts slaviņa, un viņa ātri ļoti noiet, un tāpēc arī mēs kaļam to metālu, kamēr viņš ir karsts, un stāstam par filmu un mēģinam cilvēkus aizvilkt, lai visi redz, jo
tā intensitāte jau norims, un daudz maz kaut kāds sabiedrības daļa būs noskatījušies, un tad jau dzīvos tālāk. Noteikti, jā. Forši, man liekas, tas tāds vispār labs stāsts, ko tu tagad runāji, ka nevajag mēģināt cilvēkam sevi likt rāmjos. Tu kā cilvēks parastais no ikdienas kļuvi par galveno lomu ļoti foršā filmā, un katrs, kas klausās, noteikti var šo paņemt un pielietot kaut kādā vienā vai otrā dzīves aspektā, ka nav tā, ka tu esi vienā rāmītī un tu nevari pa labi, pa kreisi pakustēties, bet ar tādu īsto gribu un pareizo motivāciju var visādas foršas un interesantas lietas darīt, un viņas ir ļoti labi sanākt, un to var izdarīt. Tā kā tas, man liekas, tāds ļoti labs piemērs gan tev, gan, principā, kas ir visi aktieri, kas filmā ir piedalījušies. Jā. Kā tam. Tā ir, jā, un patiesībā jau mēs latvieši esam diezgan interesanti. Visiem ir kaut kāds day jobs, jā, bet paralēli tur viens garažā tur būvē kaut kādas tur raķetes, jā, un kosmos rīks, un cits ir nopircis par Eiropas līdzekļiem mūžu, jā, un viņu atjauno, un tā kā... Retro mašīnas taisa un restaurē. Tā ir, tāds stāsts visādi ir. Jā, un es nezinu, man liekas, ir svarīgi, ja tu jūti, ka uz to lietu deg tavs sirds, ej tajā virzienā, nebaidies, un viss būs kārtībā, jo tad tiešām arī mums filmā kaut kā, lai cik tas banāli nebūtu, visums sastājās un palīdz, un arī filmas mākslinieks teica, ka uzbūvēt to setu bez tās kosmosa palīdzības būtu nereāli. Viņam, piemēram, vajag vecās baltas 90. gadu lapas, tā kā veidformas, kuras aizpildīt. Viņam ir 4 tādas, viņš ir atradis kaut kur pa pakšiem. Mēs pēkšņi saņemam ziedojumā no policijas vecos seifus. Tiem seifiem nav atslēgas, viņš zāģē vaļā to seifu, un tur ir 20 bloki ar tādām lapām, kuras viņam vajag. Un šādi, tā kā, viss noteikti tajā virzienā, kurā vajag notikt, jā. Labs. Ok, jautājumi, ko es arī uzdodu katram viesim, ir, vai tu kaut kādā vienā vai otrā veidā arī investē savu naudu, vai tev ir kaut kāds personīgo finanšu rutīnas, ko tu piekopi? 2 jautājumi tie ir, bet, sākt ar kuru gribi. Es, diemžēl, ļoti riskanti un neveiksmīgi investēju savus kaut kādus līdzekļus. Es varētu teikt, ka es ar tiem vairāk spēlējos, un tad man sieva ir tā prātīgā un apzinīgā, kas drošos tur indeksos investē un tā tālāk, un es viņai uzticos tajā. Lai gan viņi arī tur sākumā kaut kādos kripto kaut ko tur paspēlējās, es viņai teicu, labāk tad sāc sportu skatīties un lietas totalizatori, tas būs interesantāk. Bet viņi ir tā apzinīgā, es esmu tas, kurš uz kaut kādiem IPOs tur mēģina iestartēt un tā tālāk ļoti naivi pavalkās uz to hype. Un, es to visu zinu, mēs tevi to esam mācījušies skolā, vai ne? Mums jau pirmajā gadā studijās teica, ka, hei, ja tradings, tas ir tikai jau tad, pirms cik 10 gadiem, tas bija par to, kuram serveris ir krūtāks vai kuram komps ir tuvāk galvenajam tur biržas serverim un kurš tur spēja ātrāk vienkārši informāciju ar algoritmiem tur pārvadīt, ja? Un tu esi nekas, tu esi niecība, ja tu uzskati, ka tu gribi konkurēt ar tādiem milžiem, ja? Un par spīti tam, ka es zinu, ka, ja pie tevim nonāk informācija, tad, kad viņi pie tevis nonāk, tad ir jau sen par vēlu, ja, tu jau viss esi nokavējis. Par spīti tam tāpat es uzraujos šad tad un kaut ko nopērku, jo liekas, ka tas aizies un tas izšaus. Šitais ir tas uzņēmums, kurš būs tas veiksmīgais, jā, un portfels, man liekas, tas riskantais portfels ir -60, bet... Jā. Tas fonam klausītājiem riedot, mēs bijām kursabiedri, kopā Zviedros studējām, un tas, ko tu minēji, ir ļoti forša grāmata, saucās Flash Boys, Maikls Lewis sarakstījis par laiku, kad Wall Streetā sāka parādīties algoritmiskā treidošana, ka principā tur tā doma bija tāda, ka visi skaisti dzīvo savu dzīvi, un tie laikam bija, ka pirmo reizi matemātiķi programmētāji sāka meklēt kaut kādas tās spraugu šķirbas tirgu un vienkārši sāka programmēt algoritmus, kas var treidot ātrāk nekā cilvēki.
Un līdz tam mēs jau esam ļoti tālu ceļu nogājuši. Un kur es šo stāstīju? Tas bija vienā podkāstā, tas vēl drīz nāks ārā, kur man uzdeva jautājumu, ko es domāju par visādiem mākslīgā intelekta rīkiem, vai tie aizstās cilvēku, teiksim, finanšu pasaulē, piemēram, tradingā, un vai cilvēks viņu var izmantot. Un tur interesanti, ja tu palasi, piemēram, ir tam pašam Ray Dalio grāmata Principles. Ray Dalio ir viena no lielākajiem un populārāko hedge fondu vadītājiem pasaulē, tāds Bridgewater Associates. Tāpat, ja tu palasi par tādu Renaissance Technologies hedge fondu, viņi jau gadu desmitiem, tas jau sen, kad viņa pa 70, 80 kaut kad tad sāka darboties, tad jau viņi algoja top matemātiķus, top ekonomistus, strādāja tiešām ar milzīgiem datiem, meklēja kopsakarības, tajā visā būvēja algoritmus. Tad tam visam pa vidu ir, kur programmētāji nākuši iekšā, un tas viss jau notiek gadu desmitiem. Un tad parasti parādās kaut kāds ninja, kas ir izdomājis, ka viņš ir bezmaksas ChatGPT, tagad būs baigais pro. Vienkārši liekas, veco zēnu, vienkārši nedari to. Vienkārši nedari to. Man patīk, ko jūs ar Ernestu Bordānu runājāt, ka viņš strādā arī top fondā, un viņi gada laikā veic, pēc milzīgas izpētes un due diligence veic 4 varbūt darījums, Un tā kā tas ir, top uzņēmums, tajā jomā, un arī ar spožākajiem prātiem, kā Ernests, un ko mēs varam, ko tas nīnzi var izdarīt? Tā ir, jo, ja tu gribi tajā pasaulē būt kaut cik veiksmīgs, tev ir jāsaprot, ka tas ir, kas ir tas, ar ko tu konkurē, un pilnīgi neviens tāds brīvi pieejams rīks tev nedos pilnīgi nekādas priekšrocības, publiski pieejams rīks nedos nekādas priekšrocības ieguldīšanas pasaulē, un tiešām izlas to Flashboys, vai tā paša Ray Dalio Principles, viņi ir tāda drausmīgi bieza grāmata, bet ir daļas, kur viņš runā par to, kā tas fonds strādā, un ir arī tāds Simons, aizmirsu, kā viņam ir uzvārds, viņš ir tā Renaissance Technologies dibinātājs, viņam bija grāmata, laikam, The Man Who Broke the Market vai Solved the Market, kaut kas tam līdzīgs. Tur arī viņš izstāsta visu to, ka tev ir matemātiķi, kas Nobel prēmijas matemātikā ir vinējuši, un viņi ir aizgājuši mēģināt atkost, kā strādā akciju tirgus, un, tici man, tu ne, klausītājs, kas klausās, tu neesi labāks par to. Un interesantais ir tas, ka, sanāk arī, mēs studējām augstskolā finanšu ekonomiku un visu par un ap to tēmu, bet tāpat ir tā sajūta, ka šad tad gribās mēģināt to apiet. Kaut arī, it kā to ar veselo saprātu saprot, ka nevajag, bet ir tā ticība, ka kaut kas būs. Jā, tas ir kaut kāds tāds cilvēka vājība, psiholoģiskais kaut kāds naivums tāds, ka tomēr tev ir kaut kāda cerība, ka tā 1 no miljonu iespēju izšaus kaut kad, un tas man liekas ir visos cilvēkos, un uz to ļoti daudz pelnu, un izmanto šo te vienkārši vājību, Un sanāk pēc savas ieguldīšanas pieredzes, tu esi arī sācis sliekties ETF virzienā, vai kā tev šobrīd izskatās ikdiena tajā pasaulē? Es tā kā tiešām vairāk, man sievietes patīk, viņa čeko un viņa pēta un interesējas un lasa, un es viņai uzticos tajā, bet, man patīk taustāmie kaut kādi ieguldīšanas veidi, un es atceros, kad mēs meklējām investīcijas mūsu startupam, tad mēs runājām ar kaut kādiem Latvijas biznesa eņģeļiem un tā, un kaut kā ir palicis prātā, ka lielākai daļai tas galvenais uzstādījums bija, protams, tas ir nedaudz oldschoolīgi, bet es kaut kādā ziņā tam pieslēdzos, ka tiklīdz tev ir kaut kāda nauda, tiklīdz tev ir liek līdzekļi pēc nekustamo, ja tev ir liekas laiks, jo tas, protams, prasa laiku, un tu, protams, tu par šīm lietām zini daudz vairāk nekā es, bet jā, man kaut kā tas virziens, kur ir šis taustāmā investīcija, tas man ļoti patīk, un man pašam arī patīk ar to paņemties un tā tālāk,
Un man šķiet, ka tas ir manējais. Ir citi cilvēki, kuriem patīk mežus pirkt, jā, un ap viņiem tur ņemties un skatīties, kā viņš aug un braukt ar ģimeni, pa viņu pastaigāties un tā. Un, man liekas, tas ir tāds cilvēcīgs, foršs investēšanas veids. Jo man patīk, ka man ir kaut kāda saikne ar to, kam aug šī vērtība. Jo tie uzņēmumi bieži vien, kuros es esmu nopircis, es parasti pērku tajos, kas man interesē. Ja es tur Formula 1 fanoju par Ferrari, ja, tad es arī skatos, kas tur ir stoka noteikti, un varbūt kaut ko nopērku un tā. Un līdz ar to man gribās to attachment, pa cik es zinu, ka tās manas likmes pret šo te industriju ir nekādas, līdz ar to es uz to skatos kā uz kaut kādu hobiju un tā. Tā kā jā, man patīk kaut kāds fiziskais tas investēšanas veids. Un tas ir īstenībā ļoti svarīgs punkts tajā visā, jo es arī vienmēr saku, nav tāds viens, pēdiņās pareizais veids, kā investēt, tur īstais fonds, kuru pirkt, tur pareizie vai nepareizie uzņēmumi, vai tur nekustamais slikts akciju tirgus labs vai tam līdzīgi, jo tāds, man liekas, pats svarīgākais ir, ka tas, ko tu dari, tu to dari apzināti, jo, man liekas, liela problēma daudziem ir, ka tu dzīvo ar to domu, ka tas īres dzīvoklis ir, tā kā labākais un pareizākais un pelnošākais, tā vienkārši nav. Tur ir ļoti daudz faktori tajā visā iekšā. Tāpat arī nevar teikt, ka tie ETF ir un indeksu fondi ir labākais, pareizākais. Ja, piemēram, fakts, ka tu skaties uz portfeļu svārstībām un tev tā cena un tev investīcija vērtība iet uz augšu un uz leju, ja tas tev rada stresu un neļauj naktī gulēt, varbūt nevajag, varbūt vajag kaut ko citu darīt, vai varbūt vajag vairāk izglītoties par to tēmu. Bet galvenais ir, ka cilvēkam tieši ir tas, ka viņš to dara apzināti un ar prātu un jūtās arī labi par to visu. Jo mums ar sievu bija interesanti, kad mēs vācāmies uz lielāku dzīvokli, tad bija jautājums, vai mēs pārdodam, vai laižam uz īri, vai ko mēs ar viņu darām, jo, labā vietā, labs dzīvoklis, cilvēki, kas viņu nopirka, bija ļoti, ļoti priecīgi. Viņi bija tik priecīgi, man pat sāka likties, varbūt nevajadzēja pārdot, bet es atkal biju ļoti priecīgs par to faktu, ka mēs viņu pārdevām. Jo man personīgi ir tas, man patīk, ka man ir tie likvīdi aktīvi, ka tu esi tāds, kā saka, tev stāv uzreiz tā summa, tajos ETF-os, un es zinu, kas es viņus ar 2 dienās dabūt ārā, kamēr dzīvokli uzreiz ir tur, 4, 5, 6 mēneši, pusgads līdz viņu pārdodu. Kamēr akal es esmu runājis arī podkāstā ar cilvēkiem, piemēram, Žans Peiners, basketbolists, teica, ka viņš zinot savu raksturu, viņš labāk ieliek to naudu tur, kur viņš nevarēs dabūt ārā ātri, citādi, viss kaut kas var notikt, viņš tāds impulsīvāks. Un šeit ir tas, ka nav tā viena superpareiza atbilde, vienkārši ir, kas uzrunā tevi, ko tu saproti, par ko tu esi izglītojies un mācījies, un tad jau tu to dari, tā apzinātāk. Jā, un es domāju, apzināti lēmumi, tas ir atslēgas frāze šajā. Tāpat arī kā kino. Tas vismaz jebkur, tie cilvēki, kas apzināti pieiet kaut kādam procesam un ir klātesoši tajā un to dara ar vēsu un skaidru apziņu un ir tajā mirklī uz 100%, tad arī tie lēmumi parasti ir daudz kvalitatīvāki. Vienalga, vai tā ir investēšana, jo, ja tu kaut ko dari uz emocijām vai hype dēļ, tad tas parasti nebeigsies labi. Jā. Vai vēl, ja tu to dari, tīri sekojot kaut kādai ideoloģijai. Jā. Nesaukšu nevienu kriptovalūtu vārdā, bet, ja tu investē ideoloģijas dzīts, nevis, kaut kāda, racionāla pamatojuma dzīts, tad arī jāsāk domāt, kas tas ir. Nav jau slikti atbalstīt kaut kādu ideoloģiju, bet, man liekas, tādu racionāli, saprātīgu finanšu dzīvi un finanšu stabilitāti vajadzētu nodalīt no ideoloģijas, bet what do I know? Tas jau tikai mans viedoklis. Ok, mēs esam jau nonākuši pie pēdējā jautājuma, un tad mums tradīcija podkāstā ir, ka viesim kā paldies par ierašanos uzdāvinu pieejas mūsu neatkarīgais investors programmai.
Tā kā tālūk, varēsi varbūt vai nu iedot sievai, ja viņi jau ar fondiem darbojās, tad tā ir īstenībā liela lieta. Daudz cilvēkiem pirmajā brīdī no malas liekas, nu, es jau tā kā investēju, un priekš kam man, es jau, nu, tā kā visu zinu, un ir diezgan daudz gadījumu bijuši, kur cilvēki iziet to mūsu programmu, un tad viņi pasaka, es visu pārdevu, nopirku pa jaunu, vai nomainīju brokeru, vai nu kaut kā likās, ok, man likās, ka es visu daru forši, bet beigās sapratu, ka bija kaut kādi robi. Vai arī otrs, es saku, nu, sliktākajā gadījumā tu dabū pārliecību, nu, ka tas, ko tu dari, nu, ir arī pareizi un vienkārši turpini dzīvot tālāk. Tie ir tādi divi grāvi, un tāds trešais, ko es bieži arī redzu, ka mūsu skolas biedri, daudz arī ir mūsu programmas dalībnieki, un viņi saka, te ir tas, ka tu mācoties Zviedros, tu to visu teoriju it kā esi studējis, un tu it kā visu zini, bet tikai pienāk tas praktiskais solis, tu attaisi to Svetbankas kontu, attaisi vērtspapīra kontu, ierakst meklētājā S&P 500, pēkšņi tev parādās 30 fondi, katram kaut kāds tur dīvains nosaukums, kuru man ņemt, pagāt, vai Svetbanks vispār labs brokeris vai slikts brokeris, tad atceries ar nodokļu, ar kaut kādā brīdī būs jāmaksā, tagad nav baigi laika, nu, davai es bišķi vēlāk pieķeršos. Un tad paiet 2 gadi, un tu neesi nekur aizgājis uz priekšu. Tos stāsts arī es ļoti daudz dzirdējis. Es iespējams būšu viens no tiem, jā. Tāpēc es, jā, ar lielāko prieku noskatīšos un izmantošu šo materiālu. Forši. Un tāda otra, kas mums arī dāvana, mums Kalvas kafija ir viens no atbalstītājiem podkāstam. Tu mums ir podkāstu tematikā tāda sestdienas rīta kafijas buņģiņa, kā tā arī tev dāvana. Yes. Ceru, ka kafiju dzer. Jā, man sieva ļoti garšo Kalvas kafiju. Nu, lūk, šo varēs arī plauktā ielikt. Un Kalvē ir tāda interesanta lieta, ja tu ej ar buņģiņu vai vienkārši kaut kādu savu iepakojumu pirkt pupiņas, tad viņi arī diezgan pieklājīgas atlaides dod. Tā kā tas forši. Ja internetu veikalā kāds iepērkās ar Kalvi, tad klausītājiem saku, ar kodu kafijas podkāsts var atlaides dabūt. Tāpat arī mums otrs atbalstītājs ir Aranets, tāds aparātiņš, kas mēra CO2 līmeni telpā. Principā viņš pasaka, vai telpā ir vai nav skābeklis. Kā var redzēt, tev aiz muguras stāv, viņam jau bišķi, tikko viņš pāri 1000 pārkāpjas, tā kā sāk lēnām skābeklis beigties. Bet tur arī Aranet mājaslapā ar kodu kafijas podkāsts var dabūt kaut kādas atlaidītas. Un, ja interesē investīciju pasaule, programma Neatkarīgais investors, tepat zem video ir visādas saites, var pierakstīties man e-pastu newsletterim, ko katru sestdienas rītu sūta ārā interesanti izglītojošu e-pastu par finanšu tēmu. Tāpatās arī tur var pierakstīties mūsu bezmaksas webināram. Ok, tad pēdējais jautājums ir sekojošs. Ja tu varētu pateikt novēlējumu katram latvietim, tā ka tiešām katrs latvietis tev sadzirdētu, kas tas būtu? Ejiet stumži levaņģēli. Jā, pareizi, lai ir, kas sanāk, 1 miljons vismaz skatījumu. Jā, mēģinam pārsist to Kriminālās ekscelences fondu rekordu, vai ne? Jā, bet tiešām es domāju, cilvēki nenožēlos, ir īpaši, ja patīk kriminālais žanrs, ļoti forša filma. Es personīgi, man kriminālais žanrs ir viens no mīļākajiem, filmas kā Godfather, Goodfellas, viss ap to mafijas tēmu, tās man personīgi ļoti uzrunā. Protams, ja vardarbība un lamāšanās nav jūsu tas cup of tea, kā angliski teikt, varbūt nebūs pa ceļam, bet arī nesaka visu. Mēs, teiksim, bijām pārliecināti, ka šis būs tipiskais veču kino, ka veči nāks, sūrie veči skatīties filmu, bet nē, mēs tik daudz saņemam labas atsauksmes no dažādu vecumu sievietēm, dāmām, kundzēm, un esam ļoti priecīgi, un tur ir minimāla romantiskā līnija filmā, tiešām minimāla, un 90. varbūt atbilstoši, bet tik un tā tur var sajust ļoti daudz cilvēciskas empātijas un dažādas pilnas spektra emocijas, tā kā šī filma, es domāju, ka neatstās jebkuru vienaldzīgu, un viņai vienīgais ir vecums. Es neieteiktu, varbūt, bez vecākiem zem 14 gadiem iet uz to filmu. To varbūt nevajadzētu, bet
Bet visādi citādi, jā, filmē nav nekāda ierobežojuma. Es domāju, jebkuru latvieti, un mēs skatīsimies varbūt arī baltieti, jo mēs pēc 2 nedēļām dodamies uz Tallinas Black Nights filmu festivālu, kur cīnīsimies par Grand Prix Baltijas filmu kategorijā. Un varbūt arī Baltijā tā filma cilvēks uzrunās, un viņi spēs reflektēt par šo tēmu. Jā, forši, super. Un kinoteātros es biju jautājis režisoram Oskaram, cik ilgi būs, lai varētu iemest tādu, ejiet, kamēr vēl var. Bet, realitāte ir tā, ka kamēr cilvēki iet, tikmēr filmu rāda, tikko kā sāk cilvēki iet mazāk, viņu izņem ārā. Un nevienu negribu tā konkrēti biedēt, bet vienkārši var gadīties, ka pēkšņi paskaties un filmu vairs nav. Tā kā tā, izcili šim laikam, kamēr ārā drēgans un slapšs, var pasēdēt kino un noskatīties filmu. Ja sen nav būts pēc ilgiem laikiem, tad var aizsojot. Super! Man liekas, bija ļoti forši un interesanti saruna. Jā, apusēji. Paldies! Paldies tev!